Čau visiem! Šodien dienas plānā ir uzstādīt regulējumās statnes, a.k.a. coilovers, un šādu te bundulīti uzmest. Šitam, diemžēl, ne manai žurkai, bet šitai te žurkai. Pirmais, ko darīsim, nozāģēsim nost veco. Test fittings. Tagad tik tālu. Jāmēģina darbināt iekšā un jāskatās, vai kaut kur nelaiž garām. Tā, lai nomainītu statni, no sākumā noņemsim šitās te trubiņas nost, arī bremžu. Tā, te būs. Vajadzētu atstāt. Tad tālāk caurējošo šito skrūvi, un te apakšā divas skrūves. 1, 2. Tā viņš tur turās uz tā puļķīša, to vienkārši atlaužam un apakšā tad ir viss. Pēc tam augšā atbalsta gultu skrūvējam nost. Tā, aizmugurē, lai sākot ar apakšu, jāskrūvē šitā skrūve. Un tad no augšas būs šeit 2 skrūves un amīts būs nost. Tad arī varēs ņemt ārā atsperi. Ja ir iespējams kaut ko paspiest te apakšā uz aizmugurējā plaukta, lai būtu mazākas slodzes skrūvē un būtu vieglāk izskrūvēt. Atšķirās aizmugurējās atspers. Viņi būs atšķirīgi. Kad atskrūvējam šito te amīti, vienkārši veco atsperu varam ar montāžu slāpstiņu izņemt ārā. Un jau jauno atsperu var ielikt vieglāk, tāpēc, ka viņi ir īsāk. Tālāk atskrūvējam 2 skrūves un amīts būs ārā. Tad augšā atskrūvējam 3 skrūves pa perimetru un statne ir ārā. Ko mums vajadzēs? Atbalsta gultni no vecās statnes, un tad visu liekam kopā. Te var redzēt augšējos atbalstus esam uzlikuši no vecajiem, un tagad liekam kopā visu pretējā secībā.